Progresijas metodes. Temps. Temps ir laiks, kurā izpildu vienu atkārtojumu. Atšķirībā no ātruma, tas netiek izmantots, lai pātrinātu vingrinājumu koncentriskās daļas izpildi. Tas tiek izmantots, lai palēninātu jebkuru atkārtojumu daļas izpildi. Pielietojot šo progresijas metodi, tu vari palēnināt koncentrisko daļu, palēnināt ekscentrisko daļu vai pievienot pauzi jebkurā atkārtojuma daļā. Tas izskatās šādi. Ja pagājušajā nedēļā tu darīji 15 atspēdienus ar 2 sekundžu ilgu ekscentrisko daļu, 1 sekundi ilgu pauzi lejā un 1 sekundi ilgu koncentrisko daļu, tad šonadēļ tu vari darīt tos pašus 15 atspēdienus, bet pievienot 1 sekundi ekscentriskajai daļai, pauzei vai koncentriskajai daļai. Es tev ieteiktu palēnināt tikai vienu atkārtojumu daļu, lai liek neapgrūtināt savu dzīvi. Par cik pretestība paliek nemainīga, bet laikzemeslodes palielinās, šī progresijas metode ir ideāli piemērota spēka izturības attīstīšanai. Kāpēc? Spēka izturība ir spēja atkārtot pārvērt pretestību, un palielinot laikzemeslodes, uzlabo savu ķermeņa spēju atkārtot pārvērt pretestību, pat ja atkārtojumu skaits paliek nemainīgs. Ja tos mērķis ir pievilkties 1 minūtē, bet tagad var pievilkties tikai 30 sekundēs, tad tēma palielināšana būs diezgan pašsaprotams veids, kā tu tur nonāks. Šī progresijas metode arī ir piemērota muskuļu masas attīstīšanai, jo tāpat kā atkārtojuma pievienošana, tā palielina laikzemeslodes un tādējādi kopējo slodzes apjomu. Taču, ja šis ir tavs mērķis, tev vajadzētu trenēties ar pretestību, ar kuru tu vari normālā tempā izdarīt 5 līdz 30 atkārtojumus. Es saku normālā tempā, jo tu vari paņemt savu 60 atkārtojumu maksimumu, palielināt tempu tik ļoti, ka sasniedz atteici jau pirms 30 atkārtojumiem un domāt, ka viss ir kārtībā, jo tu taču trenējies 5 līdz 30 atkārtojumu diapazonā. Nekas par šo 5 līdz 30 atkārtojumu diapazonu nav īpašs. Tas ir tikai veids, kā apzīmēt pretestības apjomu, lai nebūtu jālieto procentu no viena atkārtojuma maksimuma. Un pēdējais pielietojums šai progresijas metodei ir tehnikas attīstīšana. Kāpēc? Jo lēnāk izpildi vingrinājumu, jo labāk tu vari kontrolēt savu ķermeni telpā un iemācīties pareizu tehniku. Ok, bet cik strauji man vajadzētu palēnināt tempu? Es tev ieteiktu pievienot 1 līdz 3 sekundes katru nedēļu. Šādi var progresēt vairākas nedēļas, un, kad tu vairs nespēji turpināt palēnināt tempu, paņem atslēgas nedēļu un atkārto. Īsumā sakot, tempa palēnināšana piemērota spēka izturības, muskuļu masas un tehnikas attīstīšanai. Ja tavs mērķis ir spēks vai jauda, tad šī progresijas metode tev nebūs piemērota, jo šīm īpašībām ir nepieciešama eksplozivitāte. Ceru, ka tev šī studijā noderēja, un tiekamies nākamajā video par nākamo progresijas metodi - kustības amplitūdu. Čau!